visus notikumus var apskatīt, izmantojot plašo vēstures klāstu, vai arī kā līdzdalībnieks. Netieši līdzdalībnieks un labs vēstures pazinējs ir mūsu šīs pēcpusdienas lektors, publicists un dzejnieks, Čikāgas sabiedrībā labi pazīstamais mācītājs Olģers Cakars. Lūdzu. Vai šodien šeit ir kāds, kas ir piedalījies Kurzemes cietoksņu cīņās? Lūdzu, piecīdēties. Sveicinu un sumini. Sveicinu un sumini. Kad es iepazinos drusku vairāk ar Kurzemes cīņu norisi un lietas, kas notiek, man ir liela cieņa pret šiem vīriem, kurus es šodien gribēju personīgi sveicināt. Mēs šodien sveicinām un galvas liecam cieņā gan tiem, kas ir dzīvības atdevuši, apgūlušies Kurzemes smiltīs, gan dzīvi palikušajiem Latvijā un pasaules tālēs. Mūsu domas šodien lido uz Kurzemi. Mūsu tautas un valsts likteņa zemi. Mūsu karavīru likteņa zemi. Kurzeme ir kalpaks. Liepāja ar kuģi, kurā glābās mūsu pirmā valdība. Un tikai nedaudz gadus vēlāk bēgļu zeme. Cietoksnis, steigā raktu grāvju un bunkuru cietoksnis, izmisīgu un stingru siržu cietoksnis, nāves un asiņu cietoksnis. Daudzi no mums ir šodien šeit, jo šo cietoksni neuzvarēja. Bende Staļins nedabūja apsolīto dzimšanas dienas dāvanu, upuri Kurzemi. Lai mūsu domas un vārdi šodien lido uz Kurzemi, lai atceramies likteņu laiku, cilvēkus un karavīrus, lai ierakstam dziļi savās sirdīs mūsu patiesās vēstures lapas, kuras vēsta par savas tautas un valsts mīlestību arī līdz nāvei. Mūsu ienaidnieki, mūsu tautas un valsts ienaidnieki ir mēģinājuši un vēl mēģina šodien šīs mūsu vēstures lapas un soļus izdzēst no mūsu atmiņas un no mūsu atziņas, sakropļot tās. Tāpat kā tie nolīdzināja un uzlēja betonu un asfaltu kritušo kapiem, tāpat tie vēl šodien ar melu indi mēģina aizklāt savas neveiksmes un noziedzības. Padomija un pašreizējā Krievija ir nenomazgāts kalna traips uz pasaules un civilizācijas vēstures lapām. Lai mūsu domas šodien lido uz Kurzemi, palūkosimies, kā mūsu karavīri tur nokļuva. Protams, kaujās atkāpjoties caur vidzemim,
19. divīzija bija daļa no 16. vācu armijas, kuras uzdevums bija sekt 18. armijas atkāpšanos no Igaunijas caur Ujienu, Limbažiem, Raganu. Mūres kaujas, par kurām esam daudz dzirdējuši, norita no 1944. gada 26. līdz 30. septembrim. Par tām raksta pulkvedis Arturs Silgailis savā grāmatā Latviešu leģionas. Un viņš raksta: šīs mūres kaujās 19. divīzijas karavīri no jauna parādīja savu cīņas spēku. 5 dienu kaujās tie ne tikai noturēja savas pozīcijas pret daudzkāršo pārspēku, bet to sakāva. Vēl nekad pirms tam 19. divīzijas karavīriem nebija nācies izcīnīt tik smagas un asiņainas tūpcīņas kā šeit. Pie mazratniekiem vietām nācās aizbēgt ierakumus vienīgi tāpēc, ka tie bija pilni ar kritušiem. Mūres kauja ieies vēsturē kā viens no izcilākiem Latviju karavīru varonības pieminekļiem. Tā rakstīja Arturs Silgailis. Bet pārējā fronte grīdojās. 13. oktobrī krita Rīga. 13. un 14. oktobrī daļa no divīzijas, galvenokārt artilērija, pa jauncelto kara tiltu pie Rāmavas pārcēlās pār Daugavai ceļā uz Kurzemi. Kurzemē 16. un 18. armija izveidoja aizstāvēšanas fronti no Jūrmalciema, dienvidos pie Liepājas, Bārtas, Vainodes, Auces, Maisabroga frontes centrā līdz Klapkalnam pie Rīgas jūras līča. 19. divīzijai bija uzdots aizstāvēt ap 10 km plata josla fronte pie Čūkstes. Vienības vēl nebija paspējušas nocietināties, kad 15. oktobrī. Atcerieties, kad artilērija pārcēlās Daugavai 13. un 14. oktobrī. Sākās pirmā Kurzemes lielkauja. Vārds Kurzemes cietoksnis varbūt izsauc priekšstatu par nocietinātām būvēm un tranšijām, nocietinātām lielgabalu un ložputēju pozīcijām. Patiesībā tie bija steigā rakti grāvji. Pieejamiem materiāliem nostiprinātas ieroču līkstas un bunkuri. Cietoksnis bija aizstāvju izmisīgā griba pretoties, aizstāvēties, nepadoties. Latviešu karavīriem vēl sargāt savu zemes atlikšo stūrīti un ļaudis uz tā. Šī lielkauja, pirmā lielkauja, vērsās taisni pret 19. un vācu kaimiņu divīziju. Smagās 8 dienu ilgās kaujās nosiņoja 4 sarkanu armijas kājnieku un 2 tanku divīzijas, gūstot apmēram 2 km dziļu aplicis joslu 19. divīzijas aizstāvēšanas iecirknī. Arī latviešu pulkos bija daudz upuru. Otrā Kurzemes lielkauja sākās 27. oktobrī, 4 dienas pēc pirmās, un ar 10 dienu pārtraukumu ilgi līdz 25. novembrim. Tā bija Priekules, Vainodes un Auces sektorā, un mūsu vienības neskāra. Daudzkārt vājākie vācu spēki atvairīja šo uzbrukumu Liepājai, liekot nosiņot kādām 70 padomju divīzijām un daudzām tanku formācijām. Jāievēro, ka tādā laikā Kurzemes telpu aizstāvēja tikai 32 kaujās novājināts vācu divīzijas, to starpā arī 19. latviešu.
Padomīgi ieguva 4 km apvidu 12 km platā joslā. Pulkvedis Silgāns atzīmē: šis Kurzemes aizstāvju panākums ir viens no lielākajiem un pēdējiem Vācu armijas panākumiem kara beigu posmā - Liepajas aizstāvēšana pie Vaņodes un Auces. 1996. gadā, braukdams, lai vakarā runātu Baptistu Vaņodes baznīcā, ceļa malā ieraudzīju kapsētu un apstājos, un tā bija Padomju armijas kapsētu brāļu kapi. Apkopti, zāle nopļauta, bija lielas akmens sienas, uz kurām bija uzgravēti vārdi virsū. Es saskaitīju vienu sektoru, un tad pareizināju šo skaitu ar sektoriem uz katras sienas un šo sienu skaitu. Šajos kapos bija apglabāti 28 000 kritušie. Sienu gruģi liekni. Mums ir jāpiemin un jārunā par morāliskās krīzes iestāšanos 19. divīzijā 1944. gada oktobrī, kas izpaudās daudzos dezertīros, pie kam daži pat pārbēga pie lielniekiem. Krīzes cēloņi, Vācu armijas lielās neveiksmes Baltijas telpās, zaudēšana, kas atstāja nospiedošu iespaidu uz karavīru garastāvokli. Likās, ka viss jau ir zaudēts. Nav vērts kara beigās pēdējās dienās zaudēt dzīvību. Daži dezertēja, lai sameklētu savus cūniekus bēgļu rindās. Tāpat bija arī nevēlēšanās, briesmīga nevēlēšanās pārvietoties uz Vāciju. Cīņu dalībnieks, ievainotais Jānis Sudrabiņš par to raksta savā grāmatā Pēdējās dienas Kurzemē. Vēl šovakar ievainoto transportu uz Ventspili. Sanitārs saka un liek saprast, ka mums jau tūlīt jāsavāc savas mantība un jābūt gataviem ceļām. Tad kuģī un prom uz Vaterlandi nenociešas mans draugs, nepiezīmējis un var sajust viņa balsī rūgtumu. Es nezinu kādēļ, bet neviens no mums negrib atstāt Kurzemi. Tas nav vārdos pasakāms, kas mūs sasējas ar šo zemes stūri, un pat ļoti smagi ievainotie cenšas tēlot vēl stiprus. Viņi ar to riskē ar savu veselību, jo viņu brūcēm katra novilcināta diena var nākt liktenīga, bet viņi ar to nerēķinās, viņi negrib atstāt Kurzemi. Lomu spēlēja arī kurēlieši. Griežoties pie latviešu patriotiskām jūtām, tie aicināja karavīrus atstāt vienības un pievienoties viņiem. Savu rīcību kurēlieši pamatoja uz iedomātu pārliecību, ka Vācijai sabrūkot, viņi, kā vāciešiem naidīga organizācija, baudīs rietumu atbalstu un līdz ar to spēs nodrošināt Latvijas neatkarību. Novembrī kurēliešus ar bruņotu akciju likvidēja. Nāca arī zināma Hitlera pavēle Kurzemi aizstāvēt, ko Ziemeļfrontes virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Šarners personīgi paziņoja sapulcētiem 19. divīzijas komandieriem. Novembra otrajā pusē varēja vērot, kā atgriežas daļa no aizgājušiem pieteicās jauni cīnītāji. Kurzemes aizstāvis stiprināja lielais bēgļu saplūdums, kas cīņā pret sarkanajiem redzēja vienīgo glābšanu, lai arī tad vēl neviens nezināja, ka bolševiki ieņems gan Berlīni, bet nespēs ieņemt Kurzemi.
Un kāds tad bija stāvoklis Kurzemes aizmugurē? Kurzemē šaurā joslā cīnījās divas armijas, 16. un 18. kam katrai bija savs izlūkošanas tīkls. Tiem pievienojās sabrukušās Ostlandes aizmuguras pārvaldes visdažādākās vienības, kas visas gribēja turpināt aizmuguras dzīves ērtības un tādēļ ar visiem līdzekļiem centās parādīt savu nepieciešamību. Visatbaidīgākā bija darba pārvalde, kas sagādāja pat gūstīja cilvēkus no cietinājuma grābšanas darbiem. Slapdraņķī un salā 10 000 sievietes un pusauģi raka bezjēdzīgus grāvjus un bunkurus pie Liepājas un Ventas. Kamēr agrāk Kurzemi pārvaldīja tikai viens apgabalu komisārs, tagad to bija 4. Bezjēdzīgie noteikumi un rīkojumi bija kā no pilnības rāga. Bēgļu pārvietošanas Vācija reizēm bija haotiskā. Reizēm lika braukt cilvēkiem, kas nevēlējās atstāt dzimteni, reizēm kuģi aizgāja tukši, kaut uz tiem gaidīja ļaužu tūkstoši. Visā šai haosā frontē stāvēja karavīri, kuri ar visdziļākās krīzes laikā, kā Pulkvedis Silgāns atzīmē, paklausīja pavēlēm bez ierunām. 21. decembrī sākās 3. Kurzemes liela kauja. Ap 35 km platā iecirknī Salvas frontes sektorā. Un nākošās dienās pārsviedās arī uz visu Kurzemes fronti. Viens kaujas vaguma punkts 23. decembrī izveidojās starp Čūksti un Dobeli, iesaistot arī 19. divīzijas pulkus. Kaimiņu 21. vācu gaisa spēku lauka divīzija cieta viesuļugunī ļoti smagus zaudējumus un nespēja pretoties. Tanku ķīli tomēr iznīcināja artilērija. Kaujas dalībnieks, vēlāk Zviedru izdotais leģionārs Valentīns Cilmiķelis par to raksta savā grāmatā Ap Baltijas karogu. Diena sākās kā parasti. Zēni sakāp uz triecienu Lielgabalu bruņām un devās pret triecienā uz Lielgabalu pusi. Brigādē skaitījās 5 haubicas un 5 lielgabali. Kaujām devās 7. Līdz liela vanagiem, kad nebija varējuši izlausties milzīga tanku pārspēka un artilērijas ugunsviesuļu dēļ. Triecienā turēti mūsējie varēja šaut tikai pretī uzbrucējiem un viņu ugunspunktiem. Ar bruņām neaizsargāts un steigā neieracies, pavada vads gulēja pie saviem triecienu lielgabaliem. Sargāja tos no ienaidnieku kājniekiem, Krūmājā un Virzītē. Sākumā. Vēlāk tur bija samānīta zeme ar zaļiem un šķembām, no plānā sniega nevēsts. Bet triecienu lielgabalu precīzie šāviņi arī pretnieku 19. tanku korpusu nelaida tuvāk uz Rumbas pusi. Tā 19. divīziju kopā ar piekomandēto 393. triecienu lielgabalu brigādi, kas šāva tiešā veidā, apturēja vienu no briesmīgākajiem uzbrukumiem Kurzemē. Brigāde arī bija viena no tiem dzirnakmeņiem, kas bojā iedamis samala sarkano 130 latviešu un citu uzbrukšo korpusu izlasi, un arī padomju tikko mobilizēto Baltijas jaunatni. Visi uzbrukumi un pretuzbrukumi Kurzemē deva tikai kapsētas. Viņiem lielākas. Šajā dienā nāca mums palīgā vai tika dzīti kā uz kautuvi kāds savāds pulks. Dažādās uniformās, policistu, aizsargu, leģionu un pusprivātās drēbēs.
Šķiet aizmugurs iestādēs, slimnīcās un burelēšos bijušie. Sargāt latviešu tautspēļu cerību Kurzemi. Un viņi piepildīja kapus pakalņā no austrumiem uz Rumbām, kur tagad ir laists pāri ceļš par mūžīgu piemiņu. Lai kritušie tuvāk dzīvajiem, ja vien viņu kauliņi kopā ar granti nav izvazāti. Pēc 9 dienu cīņām Krievi bija iegūši dažus 10 kvadrātkilometru platu apvidu, samaksājot par to ar 46 kājnieku un vairākām tanku divīzijām. 19. divīzija viena pati bija sakāvusi 10 speciāli uzbrukumiem sagatavotas kājnieku divīzijas un vienu tanku korpusu. Tā bija 3. lielkauja. 4. lielkauja norises Skodas un Piekuls frontē, kā uzbrukums atkal Liepājas virzienā, reizēm uzbrukot ar vairākām tanku divīzijām arī Saldas apkārtnē. Tā ilga no 23. janvāra līdz 3. februārim. Uzbrukumā atvairīja ar pretuzbrukumiem, atgūstot zaudētās pozīcijas. Kaujā iesaistījās arī 19. divīzija. Lielnieki uzbruka pulka stiprumā ar tanku atbalstu, lai piesaistītu vācu rezerves, lai tās nevarētu mest tur lielajās cīņās pie Skodas un Priekulas. Tā bija 4. līdz 3. februārim. Jau 12. februārī sākās 5. Kurzemes lielkauja. Sarkanajiem uzbrukot Čūkstes Irlavas virzienā. Pirmo uzbrukumu atvairīja, bet pēc jaunu tanku un kājnieku vienību iesaistīšanos tiem izdevās ieņemt Čūksti. 19. divīzijas izlūku bataljons sīvās cīņās noturēja pāraugo frontes posmu. Ienaidniekam raužoties uz Irlavu, 19. divīzijas 43. pulks tika pārspiests, lai apturētu šo caurlošanos. Bija ārkārtīgi sīvas cīņas pie Lestenes. Pulks Lesteni pret uzbrukumā atbrīvoja. Cīņas prasīja lielus zaudējumus un ārkārtīgi lielu munīcijas patēriņu. Varēja likties, ka pulks neizturēs. Kaujas apklusa vakaram iestājoties, bet visu nakti bija dzirdamas motoru un kāpurķēžu troksnes otrajā pusē, un pulks gaidīja jaunas cīņas nākamajā rītā, bet Krievi bija savas vienības atvilkuši uz citu fronti. 19. februārī ar 11 divīzijām sarkani mēģināja pāraut vācu fronti dienvidos no Ķemeriem. Arī tas neizdevās. 4 divīzijas liela kaujas grupa tika nogriezta un pa lielākai daļai iznīcināta. Tā mēs redzam, ka viņi gan cīnījās vienā kreisā frontē, vidū, labā frontē, mēģinot atrast un pāraut vācu fronti Kurzemē. Tāpēc, jo dienu vēlāk, 20. februārī, Krievi atkal mēģināja izlausties vācu frontei, lai ieņemtu Liepāju. Cīņas plosījās 30 km garā frontē ārpus Priekulei. Cīņas ievadīja ārkārtīgi spēcīga viesuļuguns. Kaujās iesaistījās aviācijas atbalstā 21 strēlnieku divīzijas un 16 tanku vienības. Pēc sīvām cīņām, kas ilga līdz 1. martam, lielniekam izdevās atspiest vācu līnijas no 1 līdz 2 km un ieņemt Priekuli. Pēc tam viņi pārnes vagonu punktu uz Saldu, un lai gan viņiem izdevās izlausties līdz Cieceres ezera austrumu krastam, viņi tomēr fronti pāraut nespēja. Pēc vācu virspavēlniecības 16. marta ziņojumu lielnieki bija 5 kaujās zaudējuši, 320 000 kritušos
ievainotos un būstekņus. 2388 tankus un 906 lielgabalus. Nespēdami sagraut Kurzemes fronti iepriekšējos asiņainos lieluzbrukumos, tikai 10 dienas vēlāk, 17. martā, sāka jaunu pēc kārtas 6. un pēdējo lieluzbrukumu ar nolūku pāraut fronti Saldus virzienā. Cenšoties ielaist Saldus ar naivas uzbrukumu no austrumiem un dienvidiem. Kurzemē bija sācies atpūstas. Karaspēka kustība varēja notikt tikai pa ceļiem. Ap vidū nevarēja pārvietot smagos ieročus. Lielnieki tomēr izrādījās kustīgāki, jo viņu rīcībā bija amerikāņu apvidus mašīnas un kāpurķēžu vilcēji. Vācu transports bija galīgi sabrucis. Vācu mašīnu kolonas bija iestrēgušas izbraukto ceļu dubļos. Vienīgais piegādes un ievainoto nogādes līdzeklis Vācu pusē bija zirgs un vienjūgu rati. Var droši teikt, ka 6. Kurzemes lielkaujas transporta smagumu iznesa zemnieku šķūtis. Jau lielkaujas pirmajās dienās lielniekam izdevās būt panākums un abos kaujas smagpunktos dziļi ielausties Vācu pozīcijās. Šī lielkauja arī prasīja smagas un asiņainas cīņas no 19. divīzijas, kuras aizstāvējušās iecirknis pieslējās uzbrukuma rajonā. Vairāk kārt divīzijas pulkiem vajadzēja novērst frontes pārāvumus viņu kaimiņos. Tā kā uzbrucējiem bija liels kara materiālu un cilvēku pārspēks, vācu un latviešu vienības bija spiestas atkāpties, kas saistījās ar smagām cīņām un zaudējumiem. Vēl pirms kaujas sākšanās vācu vadība bija paredzējusi saīsināt Kurzemes frontes vidusdaļu, attālpotos Viesādes upes līniju, kur bija izbūvētas jaunas aizstāvēšanās pozīcijas. Turpmāko dienu kauju laikā daļas pakāpeniski tika atvilktas uz šo frontes līniju un palika tur līdz kapitulācijas dienai, jo turpmāk vairs nekādas nozīmīgas kaujas darbības nenotika. Tā arī šis 6. lieluzbrukums nebija devis cerētos panākumus pāraut Kurzemes fronti un salauzt tās aizstāvju pretestību. Kapitulācijas dienā, 8. maijā, Kurzemē atradās dažādās vienībās ap 14,000 latviešu karavīri. Nedaudziem no tiem 145 izdevās aizbēgt uz Zviedriju. Daži, kā mūsu draugs Logenbergs, kas ir aizgājis, viņam un kādam biedrim vēl izdevās aiziet izlausties cauri uz Vāciju un paglābties no Krievu gūsta. Lielais vairums, daži diezgan daudzi sagāja mežos un darbojas kā partizāni, lielo vairumu ievietoja nometnēs un aizveda nezināmā virzienā. Sarkana armija laupīja, slepkavoja un izvaroja Kurzemes iedzīvotājus. Bet Kurzemes laikraksts, Bentes balss, laikraksts pēdējā 8. maija numurā ievadrakstā saka pravietiskus vārdus. Neaizmirsīsim nekad, ka mums, vēl Kurzemes stūrītī palikušajiem latviešiem, tagad tā īsti sāksies lielā pārbaudību stunda, kurai aizvietot mēs tomēr redzēsim visu latviešu lielāko ilgu piepildījumu, brīvu un neatkarīgu Latviju. Cik tāls ir ceļš, cik daudz upuru un dzīvību tādēļ būs jāziedro, un cik lielas mokas un ciešanas tās mums uzliks, to mēs šodien neviens nevaram pateikt. Un tomēr jau šodien ar drošu pārliecību varam teikt, ka latviešu tauta dzīvos mūžīgi mūžos savā Ziemeļjūras piekrastē un līdz ar viņu
arī Latvijas valsts. Paldies Sakaram par viņa izsmeļošo pārskatu par Kurzemes lielkaujām.